jau nebija svarīgākais. Un kas tad ir? Tu vēl nesaprati? Nē? Labi, rādīšu nākamo pasaules galvu. Saproti, kādreiz manis pielūgsme kļuva par modes lietu. Nu, un visas sievietes aizgāja uz klosteri. Nu, un aizmirst par vīriešiem, jā? Nu, pats saproti, pie kādām ceļām tas var novest. Nu, tad ejam! Jā, nekas nenāk. Pagaidā. Šitās tev nestrādā. Labi, ejam kājām. Klausies, mās. Vai nav tā, ka tagad, kad mums mīlu lielā mērā dēļ ir lieta, dzīve kļūsi pavisam vienmēr un neinteresanti? Tā jau tas ir, mās. Kopš visi vīrieši nezināmu slimību pārnēsā, jābūt tas ir, vai ne? Zini, mīlestība ir kā lipīga slimība. Jo vairāk tās vairies, jo vairāk jau tā pielik. Veids, mās. Tā, tas ir. Jā. Tas man jau līdz matu galiem iekalts, bet māsas, vai tas netrūkst tās dzīves, kas bija agrāk? Nē, mās, es to negribu klausīties. Iešu pēc ražas. Ai, nu nekaumies, nu. Kā man trūkst tās dzīves, kas bija agrāk? Tās dziršanās un pelviņu dzīvišķas. Nu, klusāk, māsa. Lūdzu, dalīta bērni. Bet no tavas mutas dieva mausīs. Un mutas ir piepildījies. Māsa arī tās visas ir dieva doto dāvanu. Kāda dāvana?
Kāda maiņa, vēl jau paņa. Īsta vīra, ko katru spēj pāris mirkļos aizlūk. Tu sākumā var drīz jau tā gribas. Nu, puiši, esam malači, esam vareni. Laiks darbam, laiks atpūtai. Ejam uz grobu. Bet, fakti, ja nav protinieši, kam taču ir grobu? Man bija garlaicīgi, gribējās kaut kādu ekšanu, jā. Nu, būtiski izdomāju radīt kādu cilvēku ar baigām varoņu spējām. Dzirdēji par Napoleonu? O, jā, dzirdēju, skolotājs nāpie. Baigais gādēties ar brīdi. Patika gan kopusēs un meitas mīlēt. Nu jā, es ļauju viņam iegrot visu pasauli, jā. Bet šis paņēma un aizmirsta par sieviešu greizsirdību. Nu, sekas tūlīt redzēs. Es tam Napoleonam Bonapartam parādīšu. Mani augstdzimušu mīļāko par kalponi pataisīs. Lai cik arī augstu mīļto Žozefīnai visu viņam smašu, bet es viņam parādīšu Neliju. Ļaudis man vajag. No mīlas līdz naidam tik solis viens. Sper to. Reku rinde. Ņem un Napoleona kukām klāt pieģeru. Kad saules stari no saulētes projām iet, lai tavas dusmas izstūt no šīs zemītes. Jā, tu pareizi dari tā man tīk. Tu gribi viņu nomašīt. Pievieno arī viņa kareigu tiesu, lai brangi tie piepilda savu lemkano miesu. Cik gardas un smaržīgas tās. Tev par šī tādu cenšanu vairāk jāpienākas. Pagalau, mierīgi. Vai tad tev nebija mani jāpārliecina pretnosīt? Kas tev kā šeit? Nu,